Kāpēc mūsdienās ir tik daudz ļaunuma? Paskaidroju. Mūsu zemē arī ir sava kārma, tāpat kā cilvēcei, valstī, reģionam, tautībai, pilsētai, katrai dzimtai, katrai ģimenei un arī katram cilvēkam. Katra cilvēka personīgā kārma, rīcība un domas ietekmē arī citus cilvēkus, arī planētu Zeme un Zemes kārmu. Gadu simtiem cilvēki ir darījuši un dara joprojām pāri mūsu zemē. Neadekvātas peļņas dēļ viņi izcērta mežus, izpumpē zemes dzīves, nogalina dzīvniekus, cilvēkus. Tas viss rada ļoti smagu karmu, kas ietekmē gan cilvēci, gan arī pašus cilvēkus. Un tad pienāk brīdis, kad daudz cilvēki nesaprot, kāpēc pasaulē ir tik daudz ļaunuma. Kāpēc cilvēki var darīt to, ko viņi dara, un viņiem nekas nenotiek? Kur gan ir pazudis visuma taisnīgums, kur ir pazudis karmas likums? Vai tiešām tas nedarbojas? Darbojas. Karmas likums darbojas arī šajā gadījumā. Tikai citi cilvēki to nezina un neredz, jo tas tiek apzināti slēpts. Diemžēl to redz un jūt šo cilvēku tuvinieki, viņu ģimene, arī pats cilvēks. Ļaunie nodomi, rīcība, dusmas, satraukums, agresija, stress, laika trūkums un tā tālāk rada viņiem sliktu veselību, izjukušas attiecības, nelaimīgas ģimenes, dzīvi bez mīlestības, bez laimes, bez prieka. Kaut arī ārēji viņi izliekas laimīgi un izliekas, ka viņi bauda savu bagātību, īpašumus, taču tā tas nav. Esmu gana ilgi strādājusi, esmu satikusies ar dažādiem cilvēkiem. Gan ar ļoti, ļoti bagātiem un labiem, gan ar ļoti, ļoti bagātiem un nevisai labiem. Taču labā ziņa ir tāda, ka arvien vairāk cilvēku sāk domāt, sāk izvērtēt un sāk mācīties dzīvot, ievērojot visuma un karmas likumus. Arvien vairāk cilvēku sāk veidot pozitīvo karmu, apzināti, mērķtiecīgi, un arvien vairāk viņi atstrādā negatīvo. Tādā veidā padarot pasauli laimīgāku, skaistāku un gaišāku. Ko tu veido? Labo vai ļauno